mūsu puses. Un man tagad jums jājautā pēc plāna, tikko dzirdējām debatas. Bija ļoti plaši argumenti, iespējams, ka varbūt kaut kas netika minēts, bet es pirms tam jautāju, kurš ir par, kurš ir pret, tāpēc vēl vienreiz jautāšu tagad atkārtoti. Kurš ir par to, ka valstī būtu būtiski jāierobežo ātrie kredīti? Lūdzu, paceliet rokas. Paldies. Un kurš ir pret? Un kurš tagad ir pārliecināts? Tu pacēli roku, jā? Tu atturies joprojām? Mēs tā centāmies. Tā centāmies. Jā, tagad mēs sākam būtībā paneļa diskusiju. Un es gribētu sākumā pajautāt, kāds bija par iemeslu, ka jūs neviens nepieminējāt, piemēram, to, ka sportisti atbalsta ātros kredītus. Jūs aizmirsāt, jā? Bet es tad jums varbūt došu vārdu Zilskungam, ja es došu. Jā, es sākšu ar to, vai jūs esat aizņēmušies jau ātro kredītu. Ja nē, tad nebūs olimpisko zelta medaļu, nekāda cita medaļa, nebūs kultūras Latvijā. Bija tāds plakāts kādreiz, es atvainojos padomu laikā, bet ja nopietni, es domāju, šī situācija ir celmā elementāri, jūs saprotiet, kā tiek strādāts ar šo tiem, kuriem mazliet ir palīdzēt, vai jūs apmēram ziniet, kāda ir attiecības starp to, ko šiem mūsu labākiem sportistiem sniedz Olimpiskā komiteja, Olimpiskā vienība, publiskais sektors un tas, ko viņi saņem no šiem kreditētiem. Ir kāda nojausma proporcija naudas ziņā, gatavojoties spēlēm? 10 pret 90. Apmēram tā. 10% ne vairāk. Otrkārt, vai federācijas saņem šo naudu attiecīgās kamariņu bobs, es atvainojos skeletonu bobslēja, volejbola? Nē, nesaņem. Tātad jautājums, vai mēs radām sistēmu, kas tiešām parāda sabiedriskai apziņai, ka bez šiem te kreditētāju atbalsta šie sportisti nespētu sagatavoties, vai tas parāda visu ainu un kādā veidā tas finansējums nonāk līdz sportistiem, kas bez šaubām ir ļoti labi sportisti, par to nav runa. Bet jautājums, kā viņi tiek izmantot, ko parasti dara reklāma devēja arī citās jomās. Bet tad jūs ziniet, tas ir Nike, tas ir Adidas, tas ir kāds cits lielais ražotājs, kas ar šo sportistu noslēdz līgumu. Šie ir citi gadījumi, kas arī pat sportā padara atkal šo nevisai tīro pieeju. Līdzīgi kā mēs runājām par to, kur šie tie kredīti nabadzīgi atdevēji meklē, kā saņemt naudu, lai varētu atdot šo kredītu vairums no viņiem. Tā tas ir, diemžēl. Paldies. Kādam vēl varbūt komentāri par sportistu jomu vai par to, kā runāja oponenti vai pozīcija vai opozīcija? Man tikai ļoti žēl, ka sportisti arī neizmanto iespēju atnākt uz šejieni, jo pie mums nav jāmaksā kā Latvijas televīzijā par reklāmu, piemēram. Jautājums, jā. Un jums arī kāds? Man mazāk par sportistiem, bet vairāk par komentāriem, ko te oponenti runāja. Un es sadzirdēju tādas lietas, ka ātro kredītu procenti ir tikpat, cik banka procenti. Un jebkurā gadījumā tas tiešām neatbilst patiesībā, jo publiski ir pieejama informācija Latvijas bankas mājaslapā, viņi apkopo datus par vidējām svērtajām likmēm banku nozarē. Šeit jāsaka, ka, ja runājam tieši par piesauktiem overdraftiem, kredītkartēm, tad bankām šiem produktiem tieši ir 4 reizes mazāks likums nekā patreiz jau mēs gribam uzlikt ar ierobežojumiem ātriem kredītiem. Tā kā jāizdara secinājumi ar šiem ierobežojumiem ātrie kredīti jau varēs vismaz 4 reizes vairāk prasīt procentos nekā jau bankas patreiz prasa kredītkaršu un overdraftu gadījumā. Tā kā tas komentārs par procentiem. Paldies, es aicinu visus, kas ir klātesoši iesaistīties, varbūt kādam jautājumu vai komentāru par ātriem kredītiem, lūkšu pacelt roku, un Evī, lūdzu, Mārtiņš ir gatavs runāt. Man ir jautājums Kodas kungam. Man šķiet, ka viens no spēcīgākajiem argumentiem no opozīcijas puses, kas izskanēja šajā debatē, bija par to, ka jebkāda tipa regulācija šim tirgum var radīt nelegālu tirgu, kur bez visāda aizsardzības tīkla tiek izsniegt šie kredīti un sekas var būt stingrākas. Kāds tieši jūsu organizācijai viedoklis par to, cik realistiski var ierobežot šādu nelegālu tirgus izveidi? Tā var sakot par nelegālo tirgu, tā problēma ir pārlieku pārspīlēta. It sevišķi, ja mēs runājam par šo ātro kredītu nozari, jo problēmas attiecībā uz nelegālajiem kredītiem pastāv Lombardu jomā, kur Lombardija dēļ šīm augstajām licenzēšanas prasībām ir izvēlējušies palikt pelēkajā zonā un nav licenzējušies. Attiecībā uz ātriem kredītiem, tā ažiotāža, kas šeit bija, tā bija strikti pārspīlēta un apjomi
tur ir stipri mazi nelegālajā nozarē. Un pats būtiskākais arguments attiecībā uz šo te spekulāciju par nelegālo biznesu ir jāsaka tā, ka esošais jau regulējums paredz to, un mūsu skaidrojums ir tāds, ka aizņemoties no nelegālā, jeb no tāda kreditētāja, kurš vispār nav tiesīgs izsniegt šo kredītu, nav nekādi procenti, nekādi nokavējumi procenti jāmaksā kredītņēmējiem. Līdz ar to šeit jau pats atrisina pašu problēmu, jo, ja kredītņēmējs to zina, tad nelegālajiem nemaz nav ieinteresēti nākt iekšā šādā te tirgū, kur kredītņēmēji ir informēti par šo te lietu, kad faktiski viņiem būs jādod tikai pamatsumu un nelegāliem nebūs nekāda ieinteresētības šeit strādāt, jo viņi vienkārši negūs peļņu. Zīles kungam bija kas piebilst. Jā, faktiski, man nebija iespējas parādīt to prezentāciju, atvainojos par to nelielo bumbulu uz papīra, bet viņš bija pietiekami krāsaini. Bet īstenībā mums šajā te prezentācijā bija arī tas, ka nav pierādījumi nevienā pētījumā, ka nelegāli aizdevēji ieņems legālo vietu, ja tiks noteikti procentu griestu, un ir Eiropas ekonomiskās pētniecības centrs Vācijā bāzēts, kurš saka, ka valstīs, kurās netiek ierobežots procentu likums, nelegāla aizdevēja īpatsvars pat ir lielāks. Jautājums, kāpēc? Visdrīzākais tāpēc, ka peļņas līmenis ir ļoti liels arī šī legālajā daļā, līdz ar to nelegālajiem ir lielāks iespējas nopelnīt. Nekā tad, ja tāds florids piemērājums ir ļoti zems, salīdzinoši zems šis maržas iespējas nopelnīt, tad arī nelegālajiem ir samērā grūti iespraukties tajā tirgu. Paldies, kam vēl jautājumi būtu no auditorijas par ātro kredītu biznesu. Es zinu, ka tā kā mēs savu viedokli balstām loģiski, ka publiskām informācija pieejama un tā, bet es te nevaru. Var, jā. Tā kā jūs sakat, ka nav nekādu pierādījumu par to, ka šis te nelegālais tirgus ir radies, bet es, piemēram, vakar lasīju PricewaterhouseCoopers pētījumu, kur viņi saka, ka, piemēram, Slovākijā, Rumānijā un Francijā tieši tā tas cikls arī gāja, ka viņi ievieš šos regulējumus, viņš aizgāja, un šie tā kā nelegālie parādījās, un viņi atcēla tās. Kurš maksāja par pētījumu? Nē, Nē, es zinu, kas maksā par pētījumu, bet kredītdevēju asociācija, ne banku. Bet, parasti jau tā kā četrnieks taisa tos pētījumus tomēr tā kā diezgan neitrāls, jo viņiem ir tā kā atbildība kaut kāda, viņi nevar tā kā teikt nepatiesību. Un tas ir kaut kas tāds, ko loģiski mēs varam uzgooglēt, un kaut kas tāds ir noticis. Manuprāt, tas nav tā kā gluži arguments par to, ka tas, kas maksā, tā nav taisnība. Bet vienkārši, tas pats fakts, ko es gribu pateikt, ir tas, ka, man liekas, visas šīs tā kā industrijas, piemēram, par pelēko industriju, par to, kāpēc cilvēki aizņemās, tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram īsti pārbaudīt. Un tas ir tāds, ka es saku vienu, jūs sakat otru. Un man liekas, ka šie argumenti viņi nekad īsti nevarēs tikt pierādīti līdz galam. Jo viņi visi ir tik ļoti tādi, soft. Labi, tad jautājums, bet tad kur ir, pirms parādies ātrie kredīti, tas ir 2, 3, 4 gadi, tagad šis bizness eksistē. Bet tā reāli pirmos gadus pušiem, kas to dibināja, kas nāk no šīs augstskolas, viņiem prasīja laikam ar Oļegs Boiko, viņiem iedeva pamatkapitālu, lai viņi varētu izplasties, ja? Bet pirms tam arī mums bija šausmīgs nelegālais tirgus, kad nebija ātrie kredīti. Tagad mēs par to tik šausmīgi domājam, kur šie nabaga cilvēki ies, kuriem varbūt būtu jāiet uz sociālo dienestu, ja vientuļai mammai saplīst mašīna, nevis ņemt ātro kredītu, bet vienkārši uz sociālo dienestu un to paprasīt. Un par to PricewaterhouseCoopers pētījumu es viņu ļoti pamatīgi studēju, un es arī gāju priekšā atsaucēs, uz kuriem viņi atsaucās. Un tur ir tā, ka tur ir ļoti daudz pateikts A, bet nav pateikts B. Un es esmu savā profesionālajā kalendārā lasījusi 2 pētījumus, ko ir pasūtījis nozara. Viens ir šis, un otrs ir par uzturēšanās atļaujām, ja? Ko pasūtīja bankas, kuras no tā pelna. Un man ir jautājums par autoru kompānijām Latvijā, kā viņas veic pētījums, ko pasūta konkrētie klienti tajā brīdī. Jā, lūdzu. Nē, bet runājot, piemēram, par ātriem kredītiem, un ka viņi iepriekš nebija, un tagad ir, man liekas, tas pirmais iemesls, kāpēc viņi vispār parādījās, bija tas, ka 8. gadā pēc krīzes bankas sāka būtiski ierobežot to apjomu, kādā viņi deva vispār cilvēkiem naudu, un cilvēkiem parādījās vajadzība viņu dabūt, un parādījās kāds, kas piedāvā. Un man liekas, ka arī, tagad, kad mēs cilvēki ir pieraduši, ka viņiem ir iespēja atrast to naudu, viņi tā kā tas nav tā, ka viņiem atņems, viņi domās, ok, ejam apkārt to situāciju, un tā, man liekas, cilvēki dzīvo tā kā attīstoties, un šajā situācijā, kad mēs jau zinām, ka tā kā cilvēki ņem un viņi grib ņemt, es nedomāju, ka, ja mēs nogriezīsim, tas pēkšņi mēs atliksim apkārt tajā situācijā, kad visiem atkal ir viena alga, un mēs dzīvojam, kā dzīvojam. Tas, man liekas, nav arī gluži loģiski. Vai var saprast to, ko es gribu? Tas ir pieņēmums. Nē, bet man liekas, ka visi mūsu argumenti ir balstīti ļoti lieliem pieņēmumiem. Mēs kā minējām faktus.
Vēl kādam kāds komentārs, jautājums no auditorijas? Labvakar, labdien. Man ir arī komentāri, un īsumā cēla roku, kad es esmu opozīcijas pusē, bet īsumā tā 50/50, un es vēlāk tā kā vēlētos diskusijas pēc veikt savu komentāru. Tātad es domāju, ka šai lietai vai šai problēmai ir divi cēloņi, un šī īsumā seka, ko mēs runājam. Es domāju, ka cēlonis vispār, kāpēc cilvēks aizņemās, kāpēc mūsdienās Latvijā ir tāds pieprasījums pēc šāda veida dārgiem kredītiem un kāpēc bankās nevar aizņemties kredītus parasts fizika persona, ir tāpēc, ka punkts 1 ir ļoti, no krīzes mēs Latviju bijām ļoti iedargāti un ir ievēdējusi jau saistības, kuras daudziem visādi hipotēkārie kredīti un tā tālāk. Un vispār mēs dzīvojam Latvijā, kurā apstākļi ekonomiski, finansiāli ir ļoti slikti. Tāpēc cilvēkiem vienkārši nav naudas, viņi nav bagāti, ja? Viņam vajag tikt pie ātras naudas, un viņiem nav nekāda iekarājuma, līdz to, pēc, ka viņi nav bagāti. Un arī, es domāju, otrs tāds cēlonis, kur es gribētu, lai īsumā Latvijā viņš tiktu atrisināts, ir finansiālā pratība. Es domāju, ka tas dotu ļoti daudz, ja mēs vidusskolas laikā mums tiktu mācīts, kādā veidā rīkoties ar naudas resursiem, kādā veidā pārvaldīt, ko nozīmē procenti, kad ir compounding procenti, ka tātad viņi aug, kas ir tieši ātro kredītu sfērā. Principā tā grūti izskatīt, bet es domāju, kāpēc mēs diskutējam arī tieši jautājums, kāpēc mēs diskutējam tieši par ātriem kredītiem. Es domāju, ka ir arī daudz citu ļaunumu, un īsumā nevis citu ļaunumu, bet arī ļaunākas lietas, piemēram, Lombardi, kazino, alkohols. Ja? Es pieļauju to, ka Lombardos 50% preces ir zaktas, ja? Ņemot vērā to, kādu cilvēku tur apgrozās, vismaz pēc manas pieredzes, kas ejga garām kazino, ja? Kur vienkārši cilvēki zoga naudu, aizņemās, pārdod visas mājas, savijas īpašumus, lai spēlētu to azartspēli. Alkohols, ja, kas izraisa visādas stulbas lēmumus un tā tālāk cilvēkiem. Es domāju, tās lietas arī, par kurām vajadzētu diskutēt, un varbūt vajadzētu kaut kādus nodokļus celt alkoholam, lielāku monitoringu veikt kazino un tā tālāk. Jā, un par to ierobežošanu pieskārās Inga Spriņģa to, kad tādiem sliktiem samariešiem, kā Čangs teica, vai tiem kapitālistiem, ja, es pieļauju to, ka nevajadzētu tam tik ātri paskriet garām, tāpēc, ka tas šeit ir loģiski, tā ir aksioma to, ka jo mēs vairāk ierobežosim, jo viņi likvidēsies vairāk, tad konkurence samazināsies viņu starpā, tad viņi piedāvās sliktāku produktu mums. Viņi, tādā ziņā, jo vairāk ir šie uzņēmumi, tieši ātrie kredīti, ja, jo viņiem ir jākonkurē savā starpā, lai piedāvātu labāku produktu pakalpojumu. Es gribētu vēl komentēt, kas par Kordes sacīto, ja? Vai tad viņš teica to, ka ir vislielākā problēma vai vislielākais jautājums ir, ka īstermiņā šiem cilvēkiem trūks nauda. Un tad kādā veidā viņi spēs nodrošināt nākotnē? Loģiski, ja cilvēkiem trūks nauda, viņi aizņemās, un tas nav nekas slikts, ka viņi aizņemās. Ja? Ja viņam netrūks nauda īstermiņā vai vienalga kādā termiņā, tad viņi neaizņemtos. Bet, un atbildes, kādā veidā viņi spēs nodrošināt vai spēs samaksāt, viņi paņems vēl vienu kredītu. Viņi iespējams aizņemsies no vecākiem, pārdos kaut kādas savas lietas, bet ļoti labi, tā ir pieredze viņiem. Tā ir pieredze mūsu jauniešiem, kādā veidā viņi darbojas ar resursiem, viņi izies kaut kam cauri, man ir piemēra arī no savas paziņas, kas aizņemās, un pēc tam viņi saka, es vairāk to nekad nedarīšu, bet viņi izgājuši šeit pieredzē cauri ļoti labi, tā ir prakse. Kāpēc koncentrēties, pēdējais, ja? Ļoti divi ātri punkti. Kāpēc koncentrēties... Varbūt atļausim sākumā komentēt to, ko jūs teicāt. Labi, jā. Kādam komentāri par pieredzi, piemēram? Es sabojāju kredītu vēsturi 18, 20 gados, ļoti labi pieredzi. Ilgi varēs just pēc tam. Māmiņa arī varēs ilgi just, ja būs jāmaksā kredīts.
Kādam vēl kāds komentārs? Nu, jāsaka, ja tas būtu atsevišķi gadījumi, ko jūs minējāt, tiešām, ka nevar atdot, bet, kā jūs minējat, tie dati, tie cipari ir, viņi ir vienkārši katastrofāli. Nevienā citā jomā nav tik liela kavētāja, sevišķi šo ilglaicīgo kavētāju īpatsvari, kas nozīmē, ka tā ir jau ielaista problēma, un uz to nevar vairs pievērt acis, un šeit ir nepieciešama stingrāka tiešām risinājuma, lai atrisinātu šo te problēmu. Un tāpēc arī ir šie te grozījumi, šie te diskusija par stingrākajiem ierobežojumiem, jo līdz šim jāsaka, kā ir. Es jau minēju piemēru, ka nozara pati, diemžēl, nav bijusi spējīga sevi pienācīgi sakārtot, uzlikt jau sev, sākot šo biznesu uz normālām sliedēm, lai tas tiešām neietekmētu tik ļoti negatīvi šos kredītņēmējus. Bet man jums jautājums, jums arī diezgan bieži parādījās debatēs jautājums par tādu izvēli. Ja? Opozīcija diezgan bieži teica, ka tā ir cilvēku izvēle. Viņi var izvēlēties no kā aizņemties, un tiešām ir tā, ka reklāmās ir rakstīts aizņemies, izdomājot, vai tu vari to atdot vai nē. Kā jūs to komentētu? Vai tad tiešām cilvēkiem nav iespēja izvērtēt tos riskus? Es saprotu, ka jautājums ir par to, kā tiek noformēts piedāvājums, bet tomēr. Protams, cilvēkam ir iespēja izvēlēties, bet tas, ko mēs sagaidām, ka šis kreditētājs arī izpildīs savu darbu pienācīgi un izvērtēs pienācīgi, vai klients, kurš vēlas aizņemties, vai viņš arī būs spējīgs atmaksāt. Tas ir arī noteikts viņa pienākums. Ne tikai, protams, kredītņēmējiem arī savu atbildību izvērtēt savu situāciju, bet otra puses ir šis kredītdevējs, kuram arī jāizvērtē, vai viņš izsniedzot kredītu, izsniegs to tādam kredītņēmējam, kurš to būs spējīgs atmaksāt. Bieži vien mēs šeit redzam, ka šeit fokus ir tieši uz to, kad pieveram acis uz to mūsu pienākumu, paļaujamies, kad šis otrs kredītņēmējs, paļaujoties vēl uz šīm te reklāmas kampaņām, būs pats visu izvērtējis, vai viņš gal galā var atdot vai nevar. Ir vēl kādi komentāri? Iedosim kādam, kurš vēl pavisam nav runājis. Uz aizmuguri mazliet. Es saprotu, ir smieklīgi vai tā, bet... Nē, nav smieklīgi, uzdodiet jautājumu. Pēdējais jautājums. Vai jūs esat padomājuši par krājizdevu sabiedrībām? Jūs teicāt, ka jums nepazīstat nevienu finanšu instrumentu, kas spētu palīdzēt kaut kādā veidā īstermiņā cilvēkiem, vai ir šāds ierosinājums vidē? Paldies. Kāds atbildēs uz šo jautājumu? Es faktiski par krājizdevu sabiedrību. Ir jau nav tā, ka viņas nav, viņas ir, bet viņas ir vājas un daudz sliktāk attīstīts kā Lietuva. Ines Sveifers, starp citu, drīz nāks ar zināmām asociācijas vadītājas krājizdevu sabiedrību ar zināmiem priekšlikumiem. Tur var to lietu izkustināt, bet viņi īsti, manuprāt, nestrādā šodien. Kāpēc? Tāpēc, ka visi kooperatīvi un krājizdevu princips ir tāds, ka ja man ir brīva nauda, es esmu krājizdevu sabiedrības biedrs, es viņu noguldu tajā krājizdevu sabiedrībā, un tad viņi tālāk operē ar šo naudu, piesaist no bankām, no citu finanšu tirgus. Un tas vairs nestrādā mūsdienā. Cilvēki, ja viņiem ir brīva nauda, nogulda tur, kur vairāk var nopelnīt. Tas pats ir ar piena kooperatīviem, graudu kooperatīviem, ja arī tur tas pats, ja man ir piens, tad man jānodod kooperatīvu, lai viņš man maksā par 1 litru mazāk nekā tas, kas Lietuvas uzpircējs. Un tāpēc es esmu diezgan piesardzīgs. Bet interesanti viena detaļa, es negribu nojautos, bet mēs neizrunājam par to peļņas spēju. Ingas Baltika pētījumā bija par 2013. un 2012. gadu. Peļņas spēja 1,56 no viena ieguldītā lata. 156%. Ka vidējais Latvijas tautsaimniecībai nepilni 7%. Un tad jūs padomājat, ko jūs visā tā milzīgajā maržā varat iespiest. Jūs varat iespiest, kas uzrauga šo lietu. Uzrauga nabaga patērētāja aizsardzības centrs. Es atvainojos, jums nav daudz cilvēku. Jūs nevarat uzraudzīt, no kurien šī nauda nāk, kas pirmā ienāk, kura sāk operēt, un kas ar viņu tālāk notiek. To neuzrauga Finanšu tirgus uzraudzības komisija, viņai nav pienākums to darīt. To uzrauga ģenerāla prokuratūras Burkāna kunga vadītāja iestāde, bet es nezinu, ko viņi ar to visu dara. Un publiski zināmais, es domāju, jums ir tikai viens fakts, kur viens Rīgas domes augsts ierēdnis aizdeva caur Belīzes offshore, 500 000 vai apmēram tā, un nopelnīja apmēram tikpat daudz gadu laikā. Tātad milzīgi iespēja strādāt ar to daļu, kas ļoti palīdz. Es to nosaucu savā rakstā, ka visi šie kredītņēmēji īstenībā strādā, ko ir milzīga baļļa ar maziem lupatiņas gabaliņiem, kur viņi mazgā un tīra to naudu, un pēc tam kāds izvēl to deķi sasiet kopā un aizsūt, kur vajag. Paldies. Mums augšā jautājums. Uz augšu laikam jāpacēl kaut kas tur. Halo. Man tāds jautājums attiecībā nevis no privāta persona aizņēmēja skatu punkta, bet, teiksim, no aizdevēju skatu punkta. Jo, principā, izšķir tāds divus galvenos aizdevējus. Viens ir banku sektors un nebanku sektors. Vai jūs uzskatāt, ka, principā, kad abiem šiem sektoriem
vajadzētu būt ļoti, teiksim, līdzīgiem, stingriem kreditēšanas nosacījumiem. Respektīvi, mēs skatāmies, cik nopietni aizdot bankas, tad principā vairāk vai mazāk tikpat nopietni vajadzētu aizdot arī nebanku sektoru. Kurš atbildēs šo jautājumu? Centrs? Nu, protams, abiem jābūt atbildīgiem. Visi spēles noteikumi noteikti nebūs vienādi, jo bankas pamatā kreditē patreiz. Viņi neprasa ne tikai... Kā jūs domājat, kā vajadzētu būt? Es teiktu, ka nebanku nozarei patreiz ir jācenšas tuvoties bankai. Es nesaku, viņi ir jāsasniedz, bet pamatnostādījums ir izsniegt kredītu tam patērētājiem, kuram ir ienākumi, kurš būs spējīgs šo kredītu atdot. Nevis izsniegt kredītu, nezinot neko par šo klientu. Es ne par to runāju, nezinot, jo vērtēšanai ir ļoti daudz līmeņu. Vienīgais tā lieta ir tāda, ka bankas, aizdodot naudu, riskē ar noguldītāju naudu. Privāti ātro kredītu kompānijas riskē ar savu naudu, un tās ir divas dažādas naudas. Ja banka aizies pa burbuli, nu tad aizies visu noguldītāju naudu. Ja tā kompānija aizies pa burbuli, nevis viņa neatdos, tad būs pašu akcionāru nauda aizies. Nu, tas ir tas, ko es gribēju vienkārši pajautāt. Tāpēc gribēju saprast, cik tas vērtēšanas moments ir svarīgs un kā jūs redzat, cik viņam vajadzētu būt stingram. Paldies! Viņam būtu jābūt pietiekami stingram, lai tiešām secinātu to, lai gal galā nonāk pie secinājuma, ka kredītņēmējs ir spējīgs atmaksāt. Nevis atstāt to visu uz viņu pašu pleciem. Vēl kādam komentāru šajā jautājumā? Jautājumi vēl bija no... Armands Astukevičs no Vidzemes augstskolas. Es vēlējos paskatīties no citas puses arī, mums ir aizdevēji, mums ir šie ņēmēji, bet arī, tā valsts loma, kas mums ir šajā jautājumā, un arī pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, mums gandrīz vai katrs trešais iedzīvotājs, pietuvojās tam nabadzības riskam. Un arī, kā Roberts Zīle teica, tad lielākā daļa šo aizdevumu tiek ņemt, lai, piemēram, apmaksātu tos pašus komunālos maksājumus. Un tas jautājums, vai kaut kādā ziņā, šie nebanku aizdevēji var dzīvot tikai tāpēc, ka valstī nav sakārtot kaut kāda sociālā atbalsta funkcija, un kāpatās arī tas mēģinājums pacelt minimālo algu, kas tikko bija, tāpat laikā darba devēja vienkārši samazina slodzi un tāpatās maksā tās pašas summas. Un tāpatās tiem cilvēkiem, kas ir šajā neapskaužamajā situācijā, kad viņam vajag apmaksāt tos komunālos maksājumus, un tas jautājums, ko, piemēram, valsts var darīt un ko tam cilvēkam darīt, kam vajadzīga šī nauda. Es varbūt iesākšu, tad droši vien Inga paturpinās. Parasti jau faktori ir daudz, un es ir pilnīgi taisnība, ka pēc krīzes, kad banku sektors ļoti sarāvās, ja kreditēšanas iespējāt īpaši patēriņu kreditēšanā, viņi faktiski beidzās. Skaidrs, ka šo nišu mēģināja aizņemt. Valsts arī krīzes laikā publiskās finanses ļoti daudz samazināja, kas, protams, atsaucās arī uz cilvēku ienākumiem, un tas viss to ietekmē. Bet, ja tas būtu vienīgais un Latvijas paradoks, ka pēc krīzes mēs ar šiem ātriem kredītiem, tāpēc mums tik liels laukums ir, tad šo kreditētāju, ātro kreditētāju nebūtu manas minētajos piemēros ne ASV, ne Lielbritānijā, ne Somijā, kas, Somija nebija ļoti skarta krīze, viņiem pašlaik būtu nav tie labākie laiki. Līdz ar to tur tā korelācija nav tāda, ka ja valsts būtu veiksmīga, tad ātro kredītu nepastāvētu. Diemžēl tā nav. Es domāju, ka tur liela daļa jaunās modernās tehnoloģijās, kas padarīja šo attīstoties tehnoloģijām, jums ļāva ietaupīt izdevumus operācijām, šī ātro kreditēšana operācijām. Tas ir ļoti lēti un mūsdienīgi sasniedzams. Tas ļāva viņām parādīties tirgū ne tikai Latvijā, bet arī citur, protams. Tas arī faktors, ko Baiba Fromana bieži vien min, kad viņai prasa, kāpēc tas uzplauka. Viņa saka nevis tāpēc, ka bija krīze, viņa min tieši to, ka attīstījās internets un viss tas pakalpojums, kas bija pieejams. Viņai šis arguments ir izdevīgi, tad nav jāattaisno, kāpēc šobrīd ir samazinājušas kredītņēmēju ekonomiku, uzlabojas. Un par tiem alternatīvām te ir tā problēma, ka, protams, ka es arī neesmu to, ka pakalpojums vispār būtu ātrie kredīti. Mēs nerunājam to, ka viņi būtu vispār kā tādi jāaiziet. Mēs šobrīd debatējam vienkārši, cik stingram ir jābūt regulējumam. Bet arī Lauma jau sauc faktors, tikai es faktu no otras puses pagriezt, ka ļoti daudz cilvēku aizņemtas no radiniekiem. To jau arī pierāda aptaujas, ja nebūtu šāda iespēja, ko jūs darīt tāpat kā iepriekš, varbūt tomēr kauns no radinieka ir mazāks nekā nonākt tajā parādu slazdā iepriekš. Tev ir tā alternatīva. Un otrs ir tas arī, ko mēs runājām, tiešām ir sociālie dienesti, ir citas alternatīvas, kur tad varbūt labāk, es saprotu, ka tas ir pazemojoši sajūta, tev ir jālūdz kādam palīdzību, bet tas iznākums, ar ko tu riskē, varbūt tomēr ir vērts to apdomāt. Paldies par komentāriem, mums vēl jautājumi no Torijas lūdzu. Jā, īsumā sociālais dienests, es domāju, nebūs palīdzība mašīnai salūzušai, tā būs palīdzība autoservisā visdrīzāk.
Bet runājot par alternatīvu īsiem īstermiņa kredītiem, ir tā, ka, ja mēs pietiekoši stingras regulas vai regulējumus uztaisīsim Latvijā, robeža jau nav, piemēram, Igaunijas vai kādai citai kompānijai no citas Eiropas Savienības valsts nākamajā dienā reklamēties Latvijas televīzijā vai citos kanālos un piedāvāt savus ārvalstu pakalpojumus, kā jau tika minēts opozīcijā. Šādā gadījumā mēs pirmkārt, ja regulējumi būtu pietiekoši stipri, mēs zaudētu savu Latvijas īstermiņa kredītu tirgu. Tādējādi samazinātos nodokļu ieņēmumi, jo šī īstermiņa kreditēšanas aģentūras arī maksā nodokļus, kā arī, kā jau Zīles kungs minēja, samazinātos vai vispār izzustu palīdzību sportam, jā, tātad 90%. Un ja šī palīdzība pazust, tad... 90% ir tā publiskā daļa. 90% tie 10 ir tā vidēji. Bet, jebkurā gadījumā, ok, pazust arī tie 10, bet viņiem ir... Bet tā nav augstākās līgas izkrīt. Nē, mēs likvidētu vispār to pozitīvo, kaut vai niecīgo daļu, ko Latvijā sniedz šie SMS kredīti, mēs viņu vienkārši vispār likvidētu un ienāktu kādu no ārvalstīm. Kas tie, kas tagad operē, nav no ārvalstīm? Ne visi. Vai tie nav? Tā, es varbūt komentāru par tām ārvalstīm, jo jebkuram kreditētājam, kurš šeit plāno uzsākt darbību, respektīvi kreditēt Latvijas kredītņēmējs, Latvijas patērētājs, viņam šeit ir jāsaņem licence. Un tāpat brīvi ienākt kreditētājs no kaut kurienes, viņš tā nevar. Ja tas tā notiek, tad uzreiz ieslēdzās šis mehānisms, ka mēs jau sazināmies ar to valsti, no kurienes viņš nāk, un risinām šo jautājumu, lai viņš pārtrauc šo darbību. Līdzīga situācija jau bija sākotnēji ar šiem te Čehijas uzņēmumiem, kas nāca, un lielā mērā mēs to esam atrisinājuši, un tas ir novērsts. Tāpat šodien arī Saeimā apstiprināja lasījumā iet konkrēti runa, kad turpmāk tiesības mums būs liekt pieeju vai bloķēt mājaslaps, piekļuvu domēņu vārdus, tā kā šeit daudz risinājumu ir, un tikai tā vien pateikt, kad ierobežojot vietējo tirgu nāks tūlīt daudz, kas no ārvalstīm, pat ja viņi nāks, tad jau ir daudz mums tie instrumenti, kā arī šo te jautājumu risināt un arī novērst šīs te problēmas, kas it kā tiek minētas. Un vēlreiz es piekrasīšu arī Ingas minētam, kad šeit neiet runa par to, kad ātro šo grozījumu ierobežojumu mērķis ir iznīcināt nozari kā tādu. Šeit iet runa par to, ka sakārtot nosacījums, lai tiešām nozara arī strādā atbilstoši godīgai darījuma praksei un izvērtē kredītņēmēju maksātspēju un arī procenti, kā jau es teicu, viņi joprojām ir samērā augsti salīdzinot ar cita to pašu kredītu iestāžu kredītu produktiem. Tā kā, Paldies, vēl jautājumi ir. Lielas paldies par šo diskusiju, bija ļoti interesanti. Man ir jautājums Robertam Zīlēm. Jūs esat pieminējis vairākus piemērus no citām valstīm, kas bija ļoti interesanti. Vienkārši gribētu, vai jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk par to, kas notiek, vai kaut kas notiek Eiropas parlamenta vai Eiropas komisija, un vai Eiropai ir oficiāla pozīcija pret ātru kredītu industriju, un vai ir plānotas kaut kādas direktīvas, lai to regulētu nevis nacionāla līmenī, bet Eiropas Savienības līmenī. Paldies. Jā, tas ir regulējams, tas ir nacionālais bizness, cik mums bija, manuprāt, kā nejuridiski saistošs regulējums attiecībā uz vispārējiem principiem, ja es pareizi atceros, bet katrā ziņā šis ir nacionālais jautājums, un tas tā arī būtu jākārto. Līdz ar to tas nav tas, kas notiek banku sektorā, kur, kā jūs ziniet, kopš Banku Savienības veidošanas ar vien vairāk veidojās 3 pilāru, 2,5, teiksim, pilāru sistēma uzraudzībā finanšu sektorā, bet šī sektorā nē. Kā es arī redzējāt, Lielbritānija ir viens regulējums, Somija ir viens, abas valsts ir Eiropas Savienībā, iet pilnīgi neatkarīgi ceļi tādi. Varbūt, ka jūs droši vien zināt arī. Jā, protams, katra valsts principā šeit nodarbojās savu teritoriju robežās, ievieš šos ierobežojumus. Tas nav tā, ka tikai šeit Latvijā šī sasāpējas problēma ierobežojumi ir gan pavisam nesen Lielbritānijā ieviest, tāpat Somija pieminētā, Igaunija, Lietuva, tepat kaimiņi. Un tāpatās ir daudzas valstis, kur jau vēsturiski nemaz šādi ātrie kredīti paši par sevi kā sugu nevar nemaz izveidoties, jo tur jau sākotnēji ir noteikti
tādi, teiksim, maksimālie procentu ierobežojumi, ka nemaz ātro kredītu biznesa tajās nemaz nevar ieiet, jo tur jau vēsturiski ir pateikts, ka pārmērīgi augsti procenti nav akceptējami praksa, un mēs nevēlamies šādus te kreditētājus mūsu, teiksim, biznesā. Paldies, jautājumu vēl ir jums? Tā, man būtu jautājums par alternatīvām. Jo, piemēram, Amerikā un Anglijā ir ļoti izplatītas tās savstarpējās aizdošanas platformas, tās peer-to-peer lending. Vai Latvijā nebūtu iespējams atļaut tādām platformām pastāvēt, jo viņas tomēr piedāvā daudz zemāks procentu likums nekā nebanku kredīta sektors, ka, piemēram, Igauņu platforma pašlaik ir izplatīsies jau pa 28 Eiropas Savienības valstīm. Un viņi piedāvā, viņi piedāvā vēl joprojām 10% gadā, bet tas ir daudz zemāk un tā nekā mūsu nebanku kredīti. Pie šī jautājuma tiek strādāts un ir jau darba grupa, kurā ir iesaistīta gan Finanšu ministrija, gan Ekonomikas ministrija, gan Finanšu kapitāla tirgus komisija. Tā kā, visticamāk, drīzumā arī, ja runājam par šīm platformām, tiks rasts arī regulējums un ieviests arī šeit Latvijā. Tā kā, tas ir jautājums, kurā arī tiek strādāts par likmēm. Grūti man komentēt, vai cik tas būs alternatīvi un vai tiešām tās likmes būs tik stipri, ļoti izdevīgākas šajās platformās. Dzīvosim, redzēsim. Jautājums, jā. Jā, man ir jautājums par Saeimas darbu. Likumprojekts tuvojas 3. lasījumam. Kāds ir jūsu prognozes, vai šīs aktīvās vēstules no sportistiem ietekmēs Saeimas lēmumu, un vai vispār jūsuprāt ir pietiekoši šobrīd tie likumprojekts ir pietiekoši gatavs, lai ierobežotu ātros kredītus? Mūsuprāt, 2. lasījumā tika paveikts samērā labs un tiešām darbs. Tika precizēti ļoti daudz priekšlikumu un ceram un gaidām tik tiešām, kad pēkšņi 3. lasījumā vai nododot 3. lasījumu nekādas kardinālas izmaiņas šeit nenotiks. Pēc publiski izskanējušā arī, vismaz, kas ir izskanējis, tādas lielas atkāpes patreiz neliecina, ka varētu būt. Tā kā esam, ceram un pamatot ceram, kad tiešām arī 3. lasījumā tiks nodot stipri līdzīga redakcija, kāda viņa patreiz. Es arī gatavoties šai sarunai, faktiski paskatījos 2. lasījuma nobalsoto redakciju. Vismaz 2 punkti man katrā ziņā neliecina par to, ka jau tagad iet tajā virzienā, kas būtu ideāli. Šeit ir viens pants numur 8, 2. daļa, kurā ir Saeima iebalsojusi, ka respektīvi kredīta procents var būt dienā 0,25 no kredīta summas. Un vēl tas kopā saiet mazliet mazāk kā gada summa zem 100, bet ieliekot viņu formulā GPL, jūs dabūnāt 140%, kas īstenībā ir vairāk nekā bija domāts. Līdz ar to ar mazām viltībiņām, es nezinu, no kuriem deputātiem tas ir nācis, bet pašlaik neizskatās pārāk labi. Tur vēl ir izņēmums arī, ka šos kreditēšanas līgumiem, šos ierobežojumus nepiemēro, jo kredīta summa ir mazāk par 100 eiro, kas arī ir tā. Bet vēl viens punkts ir vēl interesants, 8. panta arī 2. daļa. Patērētāju kredīta līgumos ir noteikums, kas paredz, ka nedrīkst būt nokavējumi procenti nav spēkā, ja šo procentu apmērs ir lielāks par 36% punktiem virs aizņēmuma likmes gadā. Ja tagad es saprotu, pamatā piemēroja, ka nedrīkstēja pārsniegt, tas nozīmē, ka varēja būt 1:1. Cik aizdevuma procenti likmes tiktu, un tagad būs 36%. Nē. Šis ir labs punkts. Šis ir labs punkts, jo... Tad es atvainojos par šo otru, bet es nezinu, vai jums pirmais patīk, bet katrā ziņā nobīde no ekonomikas no valdības iesniegtā jau ir. Un šī pašdarbība varētu turpināties, arī pieminētie lobby jau šeit, es pieņēmu, ka nospēlē zināmu lomu. Un ko lai nabaga deputāti dara, vai ne? Jā. Ko lai mēs nabaga Saeimas deputāti daram, kā teica viens deputāts, tā ka es nebūtu neesmu mierīgs. Šis lobbyis ir spēcīgs, bez šaubām. Tāpat kā termiņu uzturēšu atļauju. Inga, varbūt tev kas piebilstams? Es arī, diemžēl, esmu ļoti, ļoti piesardzīga. Gribētos jau, bet tad arī jau Kaspars Korda minēja, ka ir Zaķkungs atkal izcēlies ar matemātikas zināšanām un iesniedzis jaunu priekšlikumu. Tā kā, es nezinu. Es esmu ļoti piesardzīga prognozēs. Jāsaka tomēr, ka ir 3. lasījums un ceru, ka iepriekšējos 2 jau šie visi jautājumi ir izdiskutēti. Un tiešām tā arī sanāk, kad 2. lasījumā akceptētā redakcija, viņi jau ir zināms solis pret 1, kas bija iesniegti, jo tas jau
ir pretīm nākšana nozarei. Jāskatās, ceru, ka arī gal galā aizies arī šī te otrā, patreiz jau pieejamā redakcija. Paldies, vēl kādi jautājumi? No, vēl jautājumi. Krimināla likumā ir pants par augļošanu, un Zilskungs savā argumentācijā arī pieminēja tādu, un tādā publiskā retorikā arī ir izmantots tas. Bet patiesībā te vajadzētu vai sūdzēt tiesātos mikro aizdevējs vai arī pārrakstīt likumu. Kāda ir īsti situācija, varbūt varētu pakomentēt no likumdevēja skatpunkta, kādā veidā saremontēt to situāciju? Jo, ja jau ir augļošana, tad te ir darbs prokuratūrai. Es gribu teikt, ka politikā izmanto šos jēdzienus, un es viņu netaisos atsaukt. Es tiešām domāju, ka tā ir viena no senākajām šādām biznesa profesijām, kas ir bijusi pazīstama sabiedrībā, kopš nauda ir izgudrota. Un te ir visas pazīmes, un arī, teiksim, ekonomists Pēters Strautiņš ļoti precīzi pateica, ka faktiski jūs jau nevarat nevienam kredītņēmējam, ja jums ir vairāk kā 100% likme gadā, jūs nevarat izdarīt labu šim kredītņēmējiem. Tur nav risinājuma. Un īstenībā saliekot šīs divas lietas kopā no ekonomiskā viedokļa, šāds līmenis ar 100% tā īstenībā pie stabilas inflācijas. Protams, inflācija ir ļoti liela, kā tas ir bijis Latvijas 90. gados vai arī, teiksim, Vācijā starp kariem, tad tā ir cita situācija. Bet, principā, šis ir pazīme manā ekonomista un politiķa skatījumā, ka tā ir augļošana. Jūs sakāt, nevar izdarīt neko labi, bet var aizdot naudu. Jūs sakāt, nevar izdarīt neko labi, bet var aizdot naudu. Jā, bet šī, kā lai pasaka, viņa nepalīdz ilgi vairums gadījumi. Tie daži gadījumi, kas atdod un vairāk neņem, nekad neiekrīt šīs spīlēs, kļūst ar vien mazāk, ja es saprotu. Un biznes, kā mēs arī šeit runājam, un arī es domāju, ka neviens nopietens ātro kreditētāju pārstāvs, tāpēc, ka biznes jau ir tajos mazajos un tajos, kas pagarina. Un tāpēc arī daudz citas valstis regulē iespējas pagarināt kredītus. Katrā ziņā ne vairāk kā 2 reizes, kas bija Lielbritānijas piemērs. Man žēl, ka īstenībā mēs neejam šo ceļu, manuprāt, to varētu mēģināt iet, jo šī pagarināšana ir tas pamat viņa biznesa. Vēl bija jautājums no Antoris. Labdien, mani sauc Dagnija, un patiesībā man ir filozofiska rakstura problēma, ko varbūt cerēju atrisināt, noklausoties šo debati. Es studēju matemātiku un matemātiku statistiku, un mūsu galvenais darba devējs jau pirmajā kursā aicina, un pārsvarā ir tāds arī spēcīgākais lobijs, ir tieši nebanku kreditētāji, kuriem ir vajadzīgi dažādi analītiķi. Un man ir filozofiska rakstura problēma tieši šajā, ka es redzu, ka tā būtu laba iespēja karjerai, taču neredzu arī to pamatu, kur mums ir tiesības domāt, ka mums ir tiesības ierobežot šiem cilvēkiem iespēju saņemt šos kredītus. Tas bija līdzīgi tam, ko Rūti jau teica savā runā. Kāpēc mēs uzskatām, ka mums ir tiesības ierobežot šo cilvēku brīvo gribu, jo viņi taču to ir izdarījuši, viņi ir paši sapratuši, ka viņiem vajag naudu un varbūt viņiem ir jāatbild par saviem nepareizajiem lēmumiem. Protams, ka es pats liecos tīri personiski, ka vajadzētu ierobežot šos ātros kredītus, taču neredzu arī to pamatu, tīri filozofiski, kur mums ir tiesības ierobežot šo cilvēku brīvo gribu. Laikam atkal, te neredziet, ja jūs nopērkat precē brāķi, jums nevajag to, tad gribētu patērētā aizsardzības, kaut kādā veidā tiesības jums ir iesmērēta prece, kas ir brāķis. Jūs gribat viņu apmainīt vai dabūt naudu atpakaļ, ir tā. Bet varbūt kāds lēma to, kā ir, tā ir, nesanāks jums. Likvidēsim visu šīs lietas. Redziet, te ir tā sāls, ka faktiski politiķu pienākumus un valsts pārvaldes pienākumus, un tāpēc to darīja Lielbritānija, Amerikā, Somijā, mani piemēra daudzās citās valstīs, ir regulējumi, lai nepadarītu sabiedrības noslāņojušos ļoti daudz negācijās ieslīgstoši, jo tie cilvēki, kas arī bija Akadē Baltika pētījumā, ko cilvēki saņēma e-pastos. Un arī zvanus par to, ka viņam ir jāatmaksā parāds, kas ir stresa. ASV vairums štatos, un īpaši rietumos kā Kalifornijā, pat bankas nedrīkst zvanīt un atgādināt vai sūtīt e-pastu klientiem darba laikā, jo tas rada viņam stresu un viņš var iet tiesā pret šo. Mēs domājam, ka individa tiesības ir tādas, ko mēs nedrīkstam iespaidot nemaz sabiedrības interešu labā. Bet es runāju par ASV, kas īstenībā ir ļoti liberāla zeme, kā mēs zinām.
Un tur šis regulējums ir ārkārtīgi aizsargājošs cilvēks. Tur mēs varam iet no štata uz štatu, protams, ir atšķirības, bet kopumā tā ir normāla prakse, ka jūs aizstāvat sabiedrību, un valdības un politiķu pienākums ir rūpēties par sabiedrības kvalitāti. Ja mēs jau nepasakām, ka viņi nevar ņemt tos kredītus, viņiem jau būs šī iespēja, bet mēs vienkārši gribam sakārtot, lai to naudu tiešām dabūtu cilvēku, kur spēj izvērtēt, vai arī kuriem ir vienkārši naudas, ko atdot. Un, diemžēl, tas, ko es arī minēju savos argumentos, ka arī pētījumi rāda, ka šī cilvēku uzvedība ir, ka viņi daudz optimistiskāk vairākumā gadījumu vērtē savu iespēju atdot, viņi domā, ka viņi varēs, viņi patiešām tam arī tic. Un tas ir šis psiholoģiskais tā atkarība, kas tev rodas no tās viegli pieejamās naudas, jo tas, cik profesionāli tiek nomērķēts tās vulnerable, angliskā saka, tās mērķa auditorijas. Ja es tiešām esmu, šobrīd mēs strādājam pie rakstiem par izglītības sistēmu, kuras tiekos dažādu tipu cilvēkiem un vecākiem, un es redzu viņu ēpastus. Un tur nav ēpastu, kā mums varbūt ar jums, ka tur mums draugi sūta, mēs apmainamies ar darba devēju. Tur ir tikai varbūt komunālie maksājuma algi, ja ieskaita, un ātro kredītu reklāmas no visām potenciāli iespējamām firmām. Viņas vienkārši tiek nobombardēta ar šīm reklāmām. Tas nav tā, ka tu izvēlies vienu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir psiholoģiska ietekmēšana. Un attiecībā uz jūsu dilēm, es domāju, šajā valstī ļoti daudz ir atrisinājuši atkarībā no tā, cik liela ir alga. Jo lielāk jums piedāvās alga, jo mazāk balss droši vien būs sirdsapziņai. Ļoti vienkārši atrisinājums. Sigitē, laikam vēl kaut kas tomēr sakāms filozofisks. Dagnija, jā, bet es varu piekrist, es ceru, ka es nebūšu nopērkam ar naudu, bet uz Ielas kunga komentāram par to, kurā vietā šis ir brāķis. Jo cilvēki jau zina, viņi ir pazīstami ar šiem nosacījumiem, viņi pieskās, viņi labi zina, uz ko viņi pieskās, kāpēc tas kļūst par brāķi kādā brīdī. Ne, viņi labi nezina, tāpēc, ka viņi domā, ka viņi atdos ar pirmo reizi un ar tiem nosacījumiem, kas parasti sākās ar vārdu bezprocentu vai apmēram tam līdzīgi, bet tā reālā dzīve visos šajos papildus nosacījumos ir tādas, ka viņi visbiežāk iekrīt, ko mēs redzam no statistikas. Un šeit ir tas māneklis, ka jūs faktiski tiekat paši neizvērtējat risku, jūs nopērkat preci, kas ir sliktāka nekā jūs sākumā domājat un kas atstāja daudz lielākas sekas nekā nekvalitatīvas kurpes. Bet kāpēc jūs sakāt, ka nopērkat preci, jūs jau izvēlaties to preci? Es apmēram varbūt tāpēc, kā sākt rakstīt bakalaura darbu, nebeigt un tad gadiem viņu rakstīt. Bet tad labi, es atceros ka es arī studēju matemātisko statistiku, protams, Latvijas valsts universitātē, tad viņi saucās. Un tā laikā parādījās faktoriāla spēle, ko droši jūs viens ziniet šos faktoriālu formulas, kur bija, jūs abonēt 5 rubļus tajā laikā. Jūs aizsūtiet tur draugiem un tad jūs saņemsiet ļoti lielu naudu. Un man nāca pēkšņi vienā brīdī, man visi draugi zvana uz parastiem fiksētiem telefoniem vai satiek universitāti, vai tu negribētu tur tā, un tad es saku, bet pagad, tad jau vairs nebūs jāstrādā. Tad viss tā dzīve, tikai visi spēlē uz riņķu un tikai saņem 600 vai 1000 rubļus ik pa brīdim. Vispār pazūd jēga kaut ko darīt, jo visiem labi sabiedrībā. Un tad arī to nevajadzētu, es neatceros, viņi vienkārši, protams, izplienē ļoti daudz cilvēku zaudēja savus 5 vai vairākas reizes 5 rubļus tajā laikā, kas bija pietiekami jūtama nauda. Tad arī to neko nevajag darīt. Tādās faktoriāla uzstādības piramīdās. Kāpēc tad pat nevisai demokrātiskas valsts kā Krievija šīs piramīdas ir likvidējusi savā laikā, MMM un tam līdzīgi? Tad jau, ja mēs šādas domājam, tad mēs izlaižam jebkuru kontroli vai arī bankas neuzraugām, tad neko nevajag vairs sabiedrībā. Dzīvojam pilnīgi liberāli. Paldies, vēl kāds jautājums? Es pajautāšu šo patērētāju tiesību aizsardzības centram, bet varbūt, ka tomēr tad šis jautājums būtu jādod Finanšu kapitāla tirgus komisijai. Tad mēs tuvinātos bankām. Šis jautājums ir diskutēts arī komisijas sēdē, un tur visi nonāca pie secinājuma, ka no tā tīri vienkārši pārlikt uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju nav nekādas jēgas, jo pēc būtības, pirmkārt, nav veikta nekāda analīze. Kas konkrētajā uzraudzībā klibo vai kas strādā ne tā, jo mēs esam dzirdējuši tikai viens nozars, apmaksātas reklāmas televīzijā, kur nozara uzstājās pret esošo uzraudzības modeli, jeb esošo uzraudzības iestādi. Savukārt, no otras puses nav veikts nekāds novērtējums. Un otra lieta, pārliekot vienkārši šīs te funkcijas, jeb tā kā tas patreiz ir izstrādāts, kas tiek mainīts? Nekas jau netiek mainīts, jo neiet runa par to, kad ievildam Finanšu kapitāla tirgus komisijai tāpēc, ka, lūk, notiks tas un tas un tas, vai tāpēc, ka Finanšu kapitāla tirgus komisija darīs šo. Nekas tāds netiek pateikts. Nav pat skaidrs, ko likumdevējs
ir domājis ierosinot šādi priekšlikumu pārcelt visu uz Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Vienīgais, kas ir skanējis, nekas slikts jau nenotiks. Nu, diemžēl, ja tā pieiet šiem jautājumiem, tad nu, grūti šeit ir runāt par kaut kādiem loģiskiem deputātu pēkšņi neizdiskutēti pieņemtiem lēmumiem. Paldies. Mums laikam, ja vairs jautājumu nav, mēs šo diskusiju noslēdzam. Paldies visiem, kas piedalījās. Es domāju, ka joprojām, protams, izvēle ir katra pašziņa, arī tāda, ja būtiskāk ierobežos ātros kredītus, tāpat joprojām būs cilvēki, kas varēs aizņemties un droši vien visi to izdarīs atbildīgi. Un tāpat būs kāds, kas paliks parādā un kam būs grūtības atmaksāt. Tam gan mēs varam piekrist. Prieks kompānija būs. Bet prieks kompānija. Jā, paldies visiem, kas piedalījās. Atgādināšu, kas pie mums bija Inga Spriņģere, Baltika žurnāliste un LTV radījuma 1/1 vadītāja. Paldies, ka atnācāt. Kaspars Korde, patērētāju tiesību aizsardzības centra finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vecākais eksperts. Paldies, ka atnācāt. Roberts Zīle, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, ka atnācāt. Un no Ko tu domā debašu organizācijas profesionālajā debatētāja Lauma Wernere, Rasmus Filps Geks un Rūta Gabaliņa. Paldies, liels aplausus no Paldies visiem, kas piedalījās. Tas laikam man jāsaka viss, un tad tiksimies citu reizi. Visu labu!